Šoreiz būs nedaudz savādāks video, jo man uz testu ir šis Samsung S24 telefons. Galvenais ne par pašu telefonu, bet par tā sniegtajām AI funkcijām. Kā no video apraksta noteikti noprotiet, es pastāstīšu par, manuprāt, 5 labākajām AI funkcijām, kas ir šajā telefonā. Tad sāksim ar vienkāršākajām AI funkcijām. Tātad pirmais būs mājaslapu kopsavilkums. Kā redzēt, es jau esmu iepriekš atvēris LSM mājaslapu, kur ir dažādi raksti. Piemēram, paņemt pašu pirmo rakstu un tātad par briežu postījumiem. Kā redzēt, šis raksts ir ļoti garš. Šeit ir daudz ko lasīt. Bet ko mums šobrīd sniedz šis telefons, mēs varam izvēlēties šo pogu un rezumēt, jeb izveidot kopsavilkumu. Un tad šeit dažos īsos teikumos ir viss kopsavilkums. Latvija ir aptuveni 68,000 briežu. Tad šeit dažos īsos paragrāfos ir viss šīs garais raksts. Cik pārbaudīju, diezgan labi veids kopsavilkumu, bet kā redzams, šis kopsavilkums ir ļoti īsts, tā kā liela daļa informācijas pazūd, bet uz mazākiem rakstiem strādā ļoti labi. Kā nākamais ir tulkošanas funkcija, tas varētu noderēt ceļojumos. Es zinu, ka ir kaut kādas arī aplikācijas, bet Samsungam jau tas ir iekšā. Tad paskatīsimies, ko mēs varam ar viņu izdarīt. Ja mēs aizējam augšā šeit uz iestatījumu sadaļu, šeit ir tulks. Tātad, ko šeit var darīt? Šeit var runāt divi cilvēki divās dažādās valodās un telefons atskaņos viņiem saprotamajā valodā. Man šobrīd ir uzstādīta, viens runātājs ir angļu, otrs ir krievu. Mēģināšu ar savām dažām vārdu zināšanām krievu valodā kaut ko nodemonstrēt. Hello, how are you? Здравствуйте, как дела? Хорошо. Good. Jā, un šādi tad var sarunāties. Otra lieta, ko šeit piedāvā, ir klausīšanās režīms. Klausīšanās režīms varētu noderēt cilvēkiem tad, kad viņi, piemēram, ir aizbraukuši kaut kur ceļojumā, piedalās kaut kādās ekskursijās, un tur ir, piemēram, gids, kas stāstā par šo vietu, un tad klausīšanās režīmā ir iespējams, ka telefons klausās, ko runātājs runā, un tajā pašā laikā jau pārtulkoja jums vēlamajā valodā. Pamēģināsim klausīšanās režīmu nodemonstrēt ar vienu video no YouTube. Jā, kā redzams, tātad video skanēja, runāja, un viņš uzreiz tā kā pa paragrāfiem pārtulko uz man uzstādīto valodu, šajā gadījumā krievu valodu, un viss gandrīz notiek reālajā laikā. Nākamais ļoti interesants palīgs tātad rakstīšanā, un pats labākais ir tas, ka šīs visas funkcijas nav nepieciešama kaut kāda speciāla programmatūra, bet vienkārši viņi strādā jau virsū, piemēram, uz WhatsApp, Messengera, un tad parādīšu vienu no tā kā rakstīšanas palīgiem. Tad man šeit ir atvērts Messengeris ar sievu sarakste, un tātad viņai uzrakstīju, kad nāk mājās, lai paķer pienu. Un tad šeit atkal ir podziņa, AI, un ir dažādas izvēles. Viena no tām ir, piemēram, rakstīšanas stils. Viņš uzģenerē dažādos rakstīšanas stilos, kā varētu šo pārformulēt, piemēram, profesionālā. Es rakstīju, kad nāc paķer pienu, bet profesionāli tas izklausītos lūdzu pa ceļam iegādājies pienu. Varbūt ne latviski īsti korekti, bet ir diezgan interesanti. Piemēram, sociālajiem tīkliem, kad nāc paķer pienu un jau ir hashtagi klāt un emojis. Un pie rakstīšanas ir vēl divas izvēles, tātad pareizrakstība un gramatika. Tas, protams, skaidrs, tātad pārbauda, vai viss ir uzrakstīts pareizi, un vēl ir trešā tā saucamais veidotājs, kur tu ieraksti kaut kādu frāzi, un viņš tev sagatavos tekstu.
Tā kā latviešu valodas eksāmenā iesākumā mums bija lasīšana, tagad bija rakstīšana un kā pēdējais ir runāšana. Tad par balss ierakstu. Balss ierakstīšana nav nekas īpašs, bet ar papildus AI funkcionalitāti tas to padara īpašu. Tad atveram balss ierakstā programmu, un ko tad mums šī programma nodrošina? Tātad var ierakstīt, protams, savu balsi, var ierakstīt sarunu, un viena no labākajām featurām ir, kad divi runātāji runājot, viņš spēja atšķirt, kurš runātājs, un pēc tam jau var uztaisīt transkriptu, uztaisīt kopsavilkumu. Vienīgā problēma, protams, šobrīd ir tas, ka neatbalsta latviešu valodu. Mēģināsim nodemonstrēt ar angļu valodu, kā tas izskatītos, un cerams, ka drīzumā arī būs šāda iespēja latviešu valodai. Now I'm trying to demonstrate my viewers how it looks when we make a record and how it will transcribe this text. Tātad esam pabeiguši saglabāt. Un tātad viņš mums piedāvā uzreiz transkriptēt. Tātad pirmais runātājs un apmēram arī ir tas, ko es pateicu. Šeit arī ir kopsavilkuma sadaļa, bet tā kā ir pārāk īsa, tad arī nav ko parādīt kopsavilkuma sadaļā. Kā pēdējais un arī laikam visinteresantākais, pastāstīšu nedaudz par iespējām, kā rediģēt bildes, zīmēt un no tā iegūt kaut kādus attēlus vai arī papildināt savus attēlus. Šis noteikti būs nedaudz garāk, bet šoreiz tikai par bilžu apstrādi, zīmēšanu, jo par video fotografēšanu, video uzņemšanu noteikti varētu veselu atsevišķu video uzfilmēt. Tad skatīsimies, kāda tad ir iespējas ar bilžu rediģēšanu. Tātad esmu jau uzņēmis kaut kādas bildes un vienu jau vēlējos parādīt, tātad Valmieras iela rudenī, un esmu jau veicis izmaiņas šajā bildē. Un pastīsimies, kā tad izstījās sākumā. Manuprāt, ja nebūtu redzama šī sākotnējā bilde, neviens nevarētu pateikt, kad ir izdzēsta latēna no tās. Un šī ir tikai viena iespēja no daudzajām. Pamēģināsim šo latērnu samazināt. Viena iespēja ir apvilkt objektus vai arī uz viņiem uzspiest. Tātad viņš iezīmē visu. Izstāst, ka ne visu. Pamēģināsim apvilkt. Jā, tātad viņš ir izvēlējies visu. Un pamēģināsim uztaisīt mazu latērnu. Stāvēs turpat, labi tuvāk ceļam, un spiežam ģenerēt. Jā, šajā gadījumā viņam ir jāizstāj vecā, un var redzēt, tagad mums ir maza latērna bildē. Un neizstāst nemaz, ka tā dzīvē nevarētu būt. Tad redzējām, tātad spēja aizvietot objektus, samazināt viņus, pārvietot. Ar šo bildes vēlējos parādīt vienu citu lietu. Šī bilde ir nedaudz šķīvi nobildēta, kā redzams. Ejam atkal uz ģenerēt, un mēs varam jau apakšā viņu tā kā sagriezt. Piemēram, kā liekas, ka mēram šādi būtu taisni. Redzams, ka šeit malās paliek neaizpildīts, bet mēs uzspiežam ģenerēt, un viņš tātad mēģinās aizpildīt šo trūkstošo vietu ar to, ko viņš domā, kā būtu jāizskatās pareizi. Kā redzams, tātad ir pilna bilde, mēs sagriezām taisni. Nākamā interesantā lieta ir, jūs varat piezīmēt dažādus objektus vienkārši ar roku. Mēģināsim piezīmēt kaut kādu dzīvnieku uz akmeņiem. Tātad ņemam rediģēt šo pogu un skicē attēlā. Mēģināsim uzzīmēt kaut kādu dzīvnieku. Nav nemaz tik slikti uzģenerēt. Protams, jūs varat jebko uzzīmēt, mašīnu, māju, un viņš mēģinās šajā bildē tātad ievietot šo iekšā.
Tas arī viss šobrīd par šo telefonu. Manuprāt, ļoti noderīgas un interesantas AI features. Varbūt nākamais telefons man būs Samsungs. Labi, paldies un tiekamies citā video.